Mūsu nākamais runātājs, viņa uzstāšanās gan būs video versijā, tas ir Nils Jakrins, kurš pārstāv kompāniju 600 un ir datorspēļu izstrādātājs. Jāsaka, savu laiku aizdījis arī reklāmas industrijā, līdz beigās nonācis līdz tādai platformai, kas ir izdota arī Lielbritānijā un šobrīd jau tiek attīstīta 5 gadus. Dāmas un kungi, lūdzu video. Sveicināti! Mani sauc Nils Jakrins, un es pastāstīšu par savu pieredzi stāstu par datorspēli Flashing Lights, ar ko tas sākās un kā tas turpinās. Flashing Lights ir spēle par policijas, ugunsdzēsēju un glābēju un mediķu lomu. Jūs varat piedalīties pakaļdzīšanās, pildīt visādas misijas, dzēst ugunsgrēkus. Te daži kadri no spēles. Tā ir trešās personas spēle atvērtā pasaulē, kur jūs brīvi varat braukt apkārt un pildīt uzdevumus vai vienkārši pētīt vidi. Tātad te ir ugunsdzēsēji, ir arī glābšanas darbi no satiksmes negadījumiem un cietušo nešana ārā no apdūmotām mājām. Spēle pieejama Steam platformā priekš Windows un Mac. Viņu var spēlēt gan kā viens pats, gan līdz 20 spēlētājiem vienā serverī. Un jā, pastāstīšu, kā tas notika. Tātad īsumā, principā pirms tam es strādāju reklāmā uz gabalu darbiem, taisīju gan video, gan dažus 3D darbus. Un tad tālajā 2013. gadā izdomāju pamēģināt, varbūt sekot savam aicinājumam kaut ko spēļu nozares industrijā. Un tā esmu sāku meklēt programmas, ar ko varētu to darīt. Un tad man aizķēra Blenders, kas ir bezmaksas, ko var lietot un mācīties 3D modelēšanu un animāciju. Un īstenībā arī tur spēles zinējs ir, ko es arī mēģināju sākumā darīt. Bet vēlāk, kad es uzgāju Unity, ka tam ir arī vizuālās programmēšanas iespējas un tas Playmaker, kas ir vizuālā programmēšanas paplašinājums priekš Unity, man aizķēra un es sāku eksperimentēt. Tad sāku būvēt savas idejas, principā ideja par glābšanas simulātoru spēli. Man kaut kur jau zemapziņā bija, jau spēlēju citas spēles un vispār man patīk viss, kas saistās ar satiksmi un glābējiem un policiju un uniformām un tad arī Flashing Lights, kas ir arī mirgojošās gaismas, tas man iekšēji aizrāja. Un tad es domāju, ka varētu uzbūvēt, protams, kaut kādu nenormāli grandiozu spēli, kur normāli vajadzētu 1000 cilvēkus studijā, bet tad es sāku bakstīt savu mazo ideju. Protams, neiztikt bez kļūdām. Te mēs redzam, kreisajā pusē ir arī cilvēks, kuram mugura ir bišķīt nedabiskā pozā. Tas viss pieder pie lietas. Sanāk atsisties pret daudziem stūrakmeņiem, kur tu mācies lietas no jauna, kaut arī es iedomājies citādāk. Uzreiz zināju, ka gribēšu arī multiplayer, tas ir daudz spēlētāju režīmu. Te man ir skices, kā es iedomājies interfeisu, kā saucamie boti, kas ir necilvēku vadīti spēlētāji, staigā apkārt tie paši pa vidi satiksmē un tādas lietas. Tad turpināju, te jau pirmie testi ar
kreisajā augšējā stūrī jau redzams multiplayer variants, kur divi skatu punkti no viena cilvēka no otra. Manas pirmās modelētās mašīnas, kas ir, protams, stūrainas, bet tas ir liels gandarījums kaut ko tādu pašam darīt un attīstīties laika gaitā, jo galvenais jau ir tā saprāta robežās ātrāk iet uz priekšu, nevis ķibināt to vienu objektu, bet kamēr tev nav visa pasaule vai kaut kāds tāds. Tā kā te arī parādās pasaules skices. Vēl daudzspēlētāju režīmā te jau ir cita vide, te veidojās jau prototipi kaut kādām animācijām, interaktivitātei savā starpā. Te mums vēl ir sāka jau no pirmo demo karti taisīt, ar kuru es gribēju jau sākt tā kā veidot postus internetā, ko īstenībā iesaku darīt pēc iespējas ātrāk, ja jūs kaut ko tādu veidojat, jo katrs tas viens sekotājs, kurš jums nāk klāt, nākotnē noteikti var piesaistīt vēl savus draugus, ja viņš seko tam projektam ilgāk. Un beigās tas vārds pa vārdam aiziet internetu dzīlēs un viss kaut kas var notikt. Tad par to jauno demo karti jau tiek mēģināts visādas mehānikas, kas ir braukšana, satiksmes loģika te pirmā, un te ir ambulances mašīna, kas ir nopirkta. Tas golfiņš ir arī ņemts no interneta veikaliem, ko 3D modeļus var nopirkt. Jūs varat ātrāk iet uz priekšu savu ideju un izmantot jau kaut kādas lietas, lai nav no jauna jātaisa. Un šis ir tas moments, ka es sapratu, ka tas apjoms sāk augt. Te ir satiksme, te ir mašīnas, cilvēki, vide, iespējams laikapstākļi, okeāni, viss tam kā gribās, lai foršāk izskatās, bet tam nāk pa virsu performances, jauda priekš dažādiem datoriem, un te sanāk ap 14. 15. gadu sapratu, ka varētu to projektu sadalīt mazliet mazākās daļās, un tad es savu to mašīnas kontrolieri, kas atbild par visu kustināšanu, durvju virināšanu, gāzēšanu, lampas. Visas tās lietas es viņu izņēmu ārā no sava projekta, bišķīt noslīpēju un izliku pārdošanā Unity Asset Store. Tā ir vieta, kur jūs arī varat pirkt modeļus, sistēmas un visu kaut ko komponēt no tā un pats arī piedalīties. Un tad šis bija arī viens tāds, manuprāt, labs gājiens, jo pirmkārt šīs pakas izveide bija laba pieredze, kā izdarīt kaut ko no nulles līdz kaut ko relīzot. Tas ir izlaists publikā un saņemt arī kritiku un vērtējumus un atbalsta e-pastus, kā ko darīt, attiecīgi cik daudz 101 dažādu situāciju katram ir. Un šis man aizgāja ir labi, tas man palīdzēja fonā reklāmas gabaldarbiem arī papildus ienākumu šiem un aizvien vairāk ne tikai brīvajos vakaros un brīvdienās strādāt pie savu projektu, bet arī veltīt jau vairāk dienas savai spēlē. Un pēc gada vēl papildus es izņēmu ārā arī, lūk, kreisajā malā ir redzams man tie pavisam brutālie prototipi, to satiksmes sistēmu. Un to satiksmes sistēmu arī es uzbūvēju uz tās vizuālās programmēšanas bāzes. Un līdzīgi domājošie, kuri neprot īsti varbūt tajā brīdī rakstīt kodu un nāk no dizaina puses, spēja sataisīt loģiku no vizuālās programmēšanas un ieviest dzīvību savās spēlēs. Tālāk šīs lietas jau palīdzēja turpināt vēl strādāt pie savas spēles, un te jau ir nākamais jau tā kā
slānis, teiksim tā. Kā tas viss attīstījies, ir cita vizuālā sajūta, jauni modeļi, te jau interjeri tiek mēģināti. Lūk, arī sistēma, ka labai apakšējā stūrī ir kā pirmais cilvēks tiek arestēts, ielikts mašīnā, domājot par policijas lomu. Un tad ir ambulances sistēmas, kur cietušajiem jāpalīdz inspektēt viņu, tā kā pārbaudīt un saprast, kas viņam kaiš, un tad vest uz slimnīcu. Un kad šis ir tas moments, kad es aktīvāk sāku dalīties internetā ar šo, un Steam platformā tagad ir tā, ka samaksā 100 eiro, un jūs tiekat principā pie relīzes iespējas. Kādreiz tā nebija, bija jāiesniedz uz balsošanu, kur publika balsoja par mīļākajiem projektiem, un tad ar to prototipu slānis bija iesniedzis to tajā Steam platformās Greenlight, un cilvēki balsoja, un dažu mēnešu laikā mēs savācām lielu atbalstu, un te ir slavenais mans slavenais priekš sevis tāds screenshots, ka šis bija tāds ļoti liels pagrieziena punkts, ka viņš tika akceptēts un likās tāda viena maza uzvara tuvāk spēles relīzē kādu dienu. Un, turpinot strādāt pie šī, es aktīvi dalījos Facebookā, Twitterī, YouTube'ā liku dažus īsus klipiņus par izstrādi un, protams, vēl Steam. Un pārsvarā Facebookā gan tas interesanti ne tikai Unity fórumos, bet arī tieši Facebookā sāk rakstīt publicistu kompānijas, kas varbūt meklē sadarbību, varbūt kaut ko kopā daram, un beigās es aktīvāk iesaistījos sarunās ar Excalibur Games, kas ir Anglijā bāzēta kompānija, kas izdevējs ir daudzām spēlēm un produktiem, kā pieņemsim arī visādiem kontrolieriem, priekš lidošanas simulatoriem. Es viņus biju redzējis citās spēlēs, un tad man likās tā, es viņiem uzticējos, un pēc daudzu mēnešu garām pārunām un ideju mētāšanās, kā tas viss varētu būt, mēs beigās tad noslēdzām līgumu, tas bija 2017. gadā, kur principā mēs varējām attīstīt atkal spēli citā līmenī. Un kopš tā brīža arī paldies Excalibur Games finansējumam, es varēju pārstāt nodarboties ar gabalu darbiem un veltīt laiku tikai brīvdienās un vakaros, tad šis kļuva par pilna laika darbu, pilnu laiku aicinājumu, un arī ar finansiālu atbalstu varēja pasūtīt vairāk modeļus. Bija arī outsource, kas ir uz gabalu darbiem uz ārpus vērstī pasūtījumi priekš cilvēku izstrādes, vidēji kaut kādas lietas, sistēmas, palīdzības ar skriptiem un tādas lietas. Protams, arī viņu palīdzība plānot darbus, kas ir svarīgāk, kādas mārketinga lietas, cik ātri jāsāk kaut ko reklamēt. Protams, jo ātrāk dalīties ar savu personīgo projektu, jo labāk, tas ir bez šaubām. Tā, kad tas projekts jau sāk apaugt ar tik daudz lietām, jo nav jau tikai tas, ko jūs tieši gribat darīt, kā pieņemsim taisīt karti vai braukāt ar mašīnu, bet ir jātaisa arī visas izvēles, menu, settingu izvēles, tādas fona lietas, lai tikai strādātu, lai cilvēks, kas pieslēdzās pie spēles, lai viņiem ir skaidrība, kas vispār uz kurien jābrauc, ko jādara, kas vispār notiek.
Un nerunājot arī par atbalstu cilvēkiem, ir tik daudz datoru kombināciju, ka vienam tā spēle iet 100% labi, citam viņi vienkārši raustās, un iemesli var tam būt dažādi. Un tā visa fona padarīšana paņems jūsu laiku, un ar izdevniecības palīdzību viņiem ir tādi resursi, cilvēku resursi, kas spēja novirzīt tos e-pastus un palīgā saucienus uz viņu virzienā un palīdzēja tikt ar to galā. Tad šis jau ir kadrs, un te arī attīstam jau nākamos, šī būs tā jaunā karte, atkal jau trešā kāda karte, kas beidzot mēs ejam uz relīzi. Pilnu laiku līdz relīzēs ar izdevniecības palīdzību nostrādāja 1,5 gadu. Un gribējām izlaist to Steam Early Access programmā, kas ir, kad spēlējama versija tiek izlaista publikai par zemākām naudām, un līdz ar to uz projektu vēl turpinās darbs. Un te ir, kā var redzēt, diezgan kaut kas veidojās, bet ir arī pliks, pieņemsim, visas satiksmes mašīnas ir vienas, jo kamēr veido kādu sistēmu un negrib pēc tam pārtaisīt visai satiksmes bataljonam izmaiņas kaut kādas, tāpēc tika pieņems lēmums tur sākumā tikai strādāt ar vienu satiksmes mašīnu, kas ir tā baltā. Mums arī sākumā bija tikai pa vienam izsaukumam katrā nozarē, pa vienai mašīnai. Te mums arī ir kaut kādas avārijas, kur internetā jūs varat kopā ar citiem spēlētājiem spēlēt to vienu misiju vai izsaukumu, kā to pareizāk teikt, varat spēlēt no dažādām lomām. Pieņemsim, viens spēlētājs ir policists, viņš aizbrauc nobloķēt ceļu, ugunsdzēsējs aizbrauc atlauž vaļā durvis mašīnām, un tad ambulants attiecīgi tiek galā ar pārējo, ar cietušo pārējo. Un tagad arī mūsdienās mums vēl arī ir autoevakuators, kurš arī var pēc tam to visu novākt. Kad mēs izlaidām šo, te vēl ir, tas ir vēl prototyps par šīs kartes uzlabojumiem. Karta ir diezgan liela, likās, ka būs maza, bet būvējot klāt, tas viss ir īstenībā milzīgs apjoms, ja gribās viņu piebāzt pilnu ar detaļām, lai nav tikai vienkārši plakana zāle un ceļš. Te tālāk jau attīstam nākamās vietas, visādas intereses punktus, ja tā varētu teikt. Tur Tūkstneša vietā tāds vientuļais benzīntanks, visādas estakādes pie pilsētas, tā, lai dažādotu to vidi. Un tam visam, protams, īpaši, kad tuvojies relīzē vai arī, kad notiek relīze un cilvēku masas sāk to pārbaudīt, kaut arī jums viss strādāja, notiek visādas lietas. Un te ir daži kadri, kas tik nenotiek, visādas kļūdas, kur cilvēks skrien virs galvām, ķermeņi izstiepjās, viņi izjūka mašīnā, tur arī sēž ar kājām gaisā. Tur labajā apakšējā stūrī visas mājas ir nepareizajā izmērā, viņas ir čupā pāri visai kartei, un otrā kreisajā pusē, kur raustās kājas, tas ir vienam pacientam tāds nepareiza rotācija viņa mājoklī, un viņam sanāk, ka kājas ir ārā no cauri sienai. Un tad Excalibur Games palīdzību mēs apmeklējām vairākas EGX, vēl Anglijas lielākās spēļu nozares izstādes pirms relīzes, lai popularizētu savu spēli. Te mums bija dažādi stendi, kur mēs varējām prezentēt, kur cilvēki varēja nākt un spēlēt un dabūt visādas suvenīrus. Ne tikai Anglijā, pēc tam es braucu arī prezentēt arī uz Igauniju, uz Poliju, Lietuvā arī bijām. Gan Polijā mēs gan bijām un Lietuvā sadarbībā ar Latvijas spēļu asociāciju, kas arī ir vērts ievērtēt, ka, ja jūs domājat kaut ko spēļu nozarē,
ir forši cilvēki, atbalsts, arī finansiāls atbalsts priekš izstādēm, kaut kā, un arī kursiem. Tad īsi pēc šīm izstādēm, arī pēc relīzes, protams, bet mēs tātad startējām Steam Greenlight, un vienu brīdi arī bijām top 1 jaunās populārās relīzes, kur ir zaļā bulta atzīmēts, un tas mums deva lielu pārliecību turpināt. Un te mums attiek nākamās visas uzlabojumi nākamie priekš kārtas, jau kadri tiek, tas jūsu ekrāna kadrs jau piepildās ar vairāk detaļām. Un, protams, pienāk nākamais brīdis, kad mēs atcetamies pret sienu, savā veidā sienu, ka tā vecā karte īsti neatbalstīja lielu daudzumu jaunu detaļu paplašinājumu. Kā jau to varēja varbūt arī paredzēt, šis mans vienīgais pirmais lielais spēļu projekts, un ik pa brīdim uzzināt kaut ko jaunu, tikai procesā to visu izplānot nav reāli, bez milzīgas pieredzes vai finansējuma vai milzīgas komandas, kuri jau gājuši tam cauri. Un te mēs izstrādājam jau jauno karti, kas arī mūsdienās ir. Šajos kadros ir tikai pilsētas daļa, bet arī jaunas mašīnas, vizuāli uzlabojumi, estētika, detaļas, visādi, piemēram, tunelis, kas ir tāda, manuprāt, būtiski lieta, ja interesē ceļi, viss tad tādai pilsētai jābūt kādam tunelim. Te mums ir tātad gājēju, viss tas izskats daudz dažādāks, dažādas drēbes, benzīntanks attīstīts ar produktiem. Tagad man palīdz arī pilna laika 3D mākslinieks, paldies Konstantīnam, ka mēs esam divatā, un kur viņa sniegums arī pilsētas daļa, jaunie ugunsdzēsēju aparāti, vide, un te mums ir glābšanas dūmos, glābšanas ugunsdzēsēji iet glābt cilvēkus veikalā. Un tad mums ir uzlabojušies arī visi gaismas efekti priekš bāgugunīm, un mums ir lauku reģions, kur audzē kartupeļus, un ir dzelzceļš nākotnē būs te daļa no izsaukuma, kur ir cilvēki ar atvērtām alkoholiskām pudelēm sabiedriskā vietā, un tad jūs pienākums kā šerifam ir arī izvērtēt tos apstākļus. Laupīšanas, šeit tiek pielietots elektrošoks, varbūt tiks pielietots, teiksim, laupīšanas scēnā. Te mums ir arī ugunsdzēsība darbībā. Mums tagad ir trīs lokācijas, ne, īstenībā 4 pilsēta, tad mums ir suburbs, kas ir dzīvojamā zona, un mums ir Pludmalas pilsēta, kas šajā gadījumā tas ugunsgrēks notiek tur, un mums ir arī ziemeļu maziņš ciemats, kur arī ir citi izsaukumi, un katrā no tām pilsētiņām ir arī savi departamenti, kur jūs varat izvēlēties ar spēli sākt, piemēram, tur. Un šī gada sākumā, ja nemaldos, vai kādā brīdī šogad, mēs atvērām arī spēli modifikācijām, kur spēlētāji var mainīt mašīnu un cilvēku izskatus tekstūru ziņā, un tad līdz ar to tam arī ir pieprasījums liels, jo līdz ar to jūs varat, pieņemsim, uztaisīt mašīnu kā savā pilsētā vai reģionā, un tas arī tika izdarīts ar Latviju, kad mums ir kaut kas līdzīgs, ne tieši kopija, bet līdzīga Latvijas policijas ekipāžas dizains uz vieglās mašīnas, kas gan ir amerikāņu, protams, mašīna, jo spēles vide ir balstīta uz Ameriku, tīri mārketinga arī ziņā, bet izskatās labi, manuprāt, un tas arī ir veids, kā popularizēt gan Latviju, gan vispār dizainu dažādību visādos agregātos, kas mums te ir.
Tas īsumā viss. Spēle ir pieejama Steam platformā. Varat apskatīties, un, ja kas uzsist man ēpastu, Steam profilā tas ir norādīts. Un, jā, paldies par uzmanību. Lai jums labi atlikusi diena. Paldies! Jā, paldies Nilam Jakrinam par iespēju padalīties ar tātad Bākuguns, tā burtiski tulkojot šo te spēli vai latviskojot.